Uzņēmums VTU Valmiera šogad aizvada jubilejas zīmē, jo decembra sākumā aprit 70 gadi kopš tā dibināšanas. Gājis ir dažādi, uzņēmums pārdzīvojis grūtākus un vieglākus laikus, bet galvenais, ka spējis attīstīties līdz laikam un izaugt par vienu no lielākajiem transporta pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Tāpēc arī svētku svinēšana uzsākt jau iepriekš. Noteikti gribētos atzīmēt mūsu senioru dienu, kur mēs aicinājām pie sevis uzņēmumā mūsu iepriekš strādājošos cilvēkus, kuriem bija tiešām liela interese, bija ap 70 cilvēkiem, jo viņi gribēja redzēt, kā šobrīd izskatās uzņēmumu. Tā darbība izstaigāja arī ražošanas cehus, paskatījās jauniem autobusiem. Atvērta arī uzņēmumu jubilejai veltīta izstāde Valmieras muzejā, kur iespējams iepazīties ar tā vēsturi un redzēt to, kā cauri laikiem mainījies uzņēmums. VTU Valmiera savā ziņā veidotā darbinieki, kas vislabāk atceras to, kā uzņēmums strādājis iepriekš. Mārtiņš Veliņš ir dzimis vienā gadā ar SIA VTU Valmiera uzņēmumu un strādā vairāk nekā 40 gadus darba sākot 1971. gadā un pagaidām par došanos pensijā pat nedomā. Kā bija sākumā, to nevar salīdzināt tagad. Kā varbūt atcerēties tos sākuma gadus, kā bija? Sākumā tātad, ka brauc pa autobusu, ziemā aizsali, kurus negājam. Augst laika autobusu bija jābrauc tev pilsētā, uz darbu netiek, autobusu neiet, bija aizsaluši visi. Pilsētā katrs trešais autobus krīt ārā augsta laika. Bet tagad jau ir moderni. Tagad silta augsti bija un autobusos. Kā pats atzīst, viss mainās un tagad ir vieglāk strādāt, jo modernizējusies tehnika, tās apkope un apkalpošana. Par vēl kādu VTU vēstures liecību turpmāk paliks arī jubilejas pasākumā atklātā 10-gades notikumu grāmata. Pirmā grāmata tapa uzņēmuma 60. jubilejā un atkal pēc 10 gadiem apkopoti galvenie notikumi šajā 10 gadē. Grāmatā ietvērt arī 17 atmiņu stāsti no senākiem laikiem, kā arī 70 interesanti fakti no uzņēmuma vēstures. Jubilejas pasākumā tika ne tikai atklāta jaunā grāmata, bet arī sveikti labākie darbinieki kolēģi un saņemts pateicības no sadarbības partneriem. Tomēr uzņēmuma darbinieki atzīst, ka svētku sajūta esot jau visu gadu. Cilvēku mūžā, kā jau minēju, 70 gadi ir tāds liels, bet uzņēmumu, manuprāt, tas tāds briedumu gadi un es domāju, ka mēs sagaidīsim 100 gadu un vēl daudz vairāk. VTU Valmiera kapitāla daļas sadalītas 7 vidzemes pašvaldību – Valmieras pilsētas, Beverīnas, Butnieku, Masalacas, Naukšēnu, Rujienas un Kocēnu novadu starpā. Lai gan uzņēmuma nosaukumu rotā Valmieras vārds, tas plaši pazīstams visā vidzemē un Latvijā. Prieks par to, ka Valmieras autobuss vienmēr izceļās ar savu izteikti tādu ārējo veidoli, kad visur ir pazīstami ļoti labi. Un pats galvenais jau ir pakalpojumu kvalitāte. Un es domāju, ka ne valmierieši, ne vispār visi autobusu lietotāji var par to nesūdzēties. Un uzņēmums katru gadu uzlabo visu pakalpojumu kvalitāti. Uzņēmums ilgajos darbības gados spējas atrast galveno veiksmīgas darbības atslēgu – pasažieru vēlmju uzklausīšanu, jo tieši iedzīvotāji ir tie, kas izmanto transporta pakalpojumus, tāpēc svarīgi attīstīties, ņemot vērā arī viņu vēlmes. Mēs varam iet līdzi arī kā uzņēmums, kam jau ir tik liela gadu bagāžais muguras, tiem kvalitātes nosacījumiem, kas tiek prasīti no pārvadātājiem, un arī uzlabot pamazām šo pasažieru vēlmes. Šis ir internets autobusos un ērtāki krēsli un vispārējais, kas attiecās uz pārvadājumu kvalitāti. Kā atzīst uzņēmuma darbinieki, būt daļai no VTU Valmiera kolektīva ir liels gods, un ja mums būs vēl vairāk šādu spēcīgu uzņēmumu, tad arī mūsu valsts būs spēcīgāka.